Labdien, cienījamie semināra dalībnieki! Mani sauc Ilvija Ozoliņa. Es jūtu un redzu, kādi ir tie jautājumi, kas nodarbina grāmatvežu prātus. Un šīs dienas tēma tiešām ir viena no tiem, par kuru jautājumi nepārstāja beigties, jāsaka tā. Jo dibinās jauni uzņēmumi, nāk jauni grāmatveži, un tad šī PVN un pakalpojumi liekas tādi kā raķešu zinātne, ja? Jo kāpēc tā ir? Un es tam piekrītu, kad nav viegls šis temats un šis jautājums, jo PVN likums, PVN direktīva ir pietiekoši sarežģīta, lai tā uzreiz savu situāciju redzot, saprastu, kā tad īsti man te jārīkojas. Un tāpēc šī tēma PVN un pakalpojumi, tas tāds mazliet ir izaicinājums arī lektoram, jo katrs mēs, kas šo tēmu tā kā paņem sev par semināra tēmu, katrs to varbūt pasniedz savādāk no sava skatu punkta. Arī es šodien jums padalīšos ar savu redzējumu uz šo jautājumu, un parasti man jebkurā jautājumā, kuru es vēlos tā kā izdzināt un pasniegt klausītājiem, man gribas to darīt tā maksimāli vienkāršāk, nevis minot likuma pantus punktus, jo es viņus jums minu tīri nosaucot, kurā likuma punktā tas rakstīts, bet nepārakstot likumu, jo praktiskās lietas jau un praktiskie piemēri tā kā vislabāk mums palīdz saprast konkrēto jautājumu, konkrēto situāciju. Tāpēc ar tādu redzējumu arī es šo prezentāciju esmu sagatavojusi. Teicu, kad rakstot jautājumu, uzdodot savu jautājumu, ir katrs no šiem punktiem svarīgs. Tas sākums, lai es jums varētu sniegt tādu pilnvērtīgu atbildi, kā tad būs jārīkojas konkrētā gadījumā. Tātad ir jāizvērtē šis notikums, ir jāizvērtē šis darījums. Un pirmais, kas ir jāizvērtē pakalpojuma veids. Un līdz 15. dienai pēc pakalpojuma sniegšanas, bet ne vēlākā 90. dienā, preču transporta pakalpojumi, kas tieši saistīti ar preču eksportu. Ja? Tā kā šo te izrakstot rēķinus ir jāņem vērā. Lūk. Un runājot par jautājumiem.